Sveiciens visiem Sporta centra.com skatītājiem, klausītājiem, rakstītājiem, komentētājiem un noteikti arī basketbola mīļotājiem. Latvijas Basketbola valsts vienība turpina gatavošanos Eiropas čempionātam, kas jau 1. septembrī mums sāksies Stambulā, Turcijā. Un tieši tāpēc uz sarunu esmu šodien aicinājis Dāvu Bērtānu, Latvijas Basketbola valsts vienības spēku uzbrucējs. Sveicināts! Sveiks! Spēku uzbrucējs vai vieglais uzbrucējs šīs sezonas laikā tu droši vien esi pieredzis un tagad viss ir kārtībā, ja tevi sauc par spēku uzbrucēju. Tā varētu teikt, tā ļoti maz laika pavadīja vieglā uzbrucēja pozīcijā. Kā ar sokas ar treniņu procesu izlasē? Es teikšu ļoti labi. Pirmā nedēļa padarbojos individuāli, tad sāku ar komandu. Tādi pirmie kārtīgie treniņi ar pat 5-5 uzspēlējot. Mēs vienkārši izbaudu tā kā vienlaicīgi trenēties un to tā pašā laikā arī izbaudīt. Bija viegli iet ritmā, jo tu tomēr pievienojies 3 nedēļas vēlāk? Protams, jo visi spēlētāji pazīstam jau kaut vai tas arī bija pirms 5 gadiem, bet tomēr daudz spēles kopā aizvadīts, ar visiem ļoti labas attiecības, un tas bija tikai viena treniņa jautājums iemācīties sadarbības, un jau likās, ka es tur būtu bijis jau vairākas nedēļas ar komandu kopā. Starp citu, cik ļoti atšķirās sadarbības, jo treneriem ir tomēr tāda tendence turēties pie savām labākajām sadarbībām gadu garumā? Es domāju, daļa es jau neatceros 5-6 gadu atpakaļ, un pat tajā laikā vēl ir bijuši klubos sadarbības, tā kā tas viss jau atmiņā kaut kur pazūd, bet es uzskatu, ka principā šo mūsdienu basketbolā jau lielākā daļa komandām ir diezgan līdzīgas tās sadarbības, un tur varbūt tās mazās nianses tikai atšķirās. Starp citu, kāpēc tu pievienojies 3 nedēļas vēlāk nekā vispārējiem? Bija tāda situācija, ka klubs vēlējās, lai es spēlēju vasaras līgā, un tur es nebiju tādā pozīcijā, lai es atteiktu. Un nācās nospēlēt to. Tad bija svarīgi arī tomēr pāris dienas atpūsties, un plus vēl arī kāzas bija, tad visu to saliekot kopā, tad pēc tam bija tā pašā laikā arī svarīgi bija individuālām lietām padarboties, ko klubs vēlējās, lai es esmu gatavs sezonai, un tāpēc bija diezgan prātīgi to nedēļu, kamēr komanda devās uz Klaipēdu, jo visticamāk tāpat nebūtu spēlējis, tad individuāli padarboties un tad sākt. Starp citu, tajā fiziskajā ziņā jau tās 2-3 pirmās nedēļas laikam bija tās smagākās fiziskajā ziņā tiem, kas sāk no sākuma. Tagad nav tā, ka viņi tur jau sāk nākt ārā, tas viss ieliktais, un viņi ir daudz ātrāki, varbūt grūti tikt līdzi. Nē, nav tā, jo es tomēr vasaras garumā sanācu pēc sezonas atpūtos, 2 nedēļas nedarīju neko, un tad jau svaru zālē diezgan daudz laika tika pavadīts, tā kā principā mēģināju formu uzturēt vasaras garumā. Tās 2 nedēļas nedarīt neko, ļoti bieži spēlētāji tās saka, ka viņi pēc sezonas tieši 2 nedēļas nedara neko. Kāpēc? Tas ir tāds kopējs, visi treneri, tā ir kaut kāda tāda mode vai tas ir zinātnisks kaut kas? Es domāju, ka katram spēlēm jūs varētu būt individuāli, vienkārši tāda sakritība varbūt ir, ka tik daudziem tā liekas. Bet kaut kā tā sajūta ir, ka tās 2 nedēļas paiet, un tu neesi bijis ne svaros, ne skrējis, neko darījis, vispār atpūties. Tās 2 nedēļas paiet, un tu saproti, ka tev ķermenis prasa, ka tev kaut kas ir jāsāk darīt, ka to vajag. Uzkāpt pa trepēm sāk kļūt grūtāk. Tik trāk noteikti nav, bet es domāju, vienkārši tā sajūta, ka tu visu sezonas garumā esi trenējies, ka tu 2 nedēļas neko nedari, tad to arī pietiek. Protams, visi gaida Latvijas izlases starta sastāvu ar 2 NBA spēlētājiem. Tu vari mums apstiprināt visiem, ka būs šāds starta sastāvs? Tas jau treneru kompetencē, es nevaru neko apstiprināt šobrīd. Var visādi būt. Es katrā ziņā es neesmu ne gājis treneriem teicis, ka man obligāti jābūt, ka es gribu būt sākuma sastāvā. Es domāju, ka tas, jebkurā komandā tas ir treneru darbs to izlemt, skatīties pēc situācijas. Varbūt es esmu noderīgāks 2. sastāvā, nākot no soliņa, pastiprināt tādā veidā. Tad, domāju, ka treneri pēc pārbaudas spēlēm būs izsprieduši un būs galējais lēmums uz čempionātu noteikti. Kristapu ir sanācis uzspēlēt kopā treniņos? Jā. Vienā pieciniekā. Kā ir? Ļoti viegli. Ļoti viegli, jo aizsargiem tomēr ir diezgan daudz jākoncentrējās to, ja viņš saņem bumbu tuvāk grozam, tad vienmēr kādam ir jāpalīdz, un tad visiem pārējiem rokas atraisās. Un šodien, ja nemaldos pāris brīvus metienus, jau dabūju tāds tīri no tā tikai. Starp citu, sezonas laikā, kad jūs tikāties, jūs komandas vien pret otru spēlējā, jums izdevās tā piesaist un parunāt arī par šo iespējamo sadarbību Latvijas izlases sastāvā? Protams, vairāk sanāca tieši tad, kad mums bija spēle San Antonio,
tajā iepriekšējā vakarā kopā aizgājām vakariņās. Un, protams, ka parunājām, un skaidrs jau bija, ka abiem tā situācija diezgan līdzīga, pabeigt sezonu un tad skatīties un izlemt un izdomāt, apsvērt visus plus mīnus. To saka vienmēr, bet no otras puses tu jau jūti. Mēs to sapratām, bet savā starpā runājot, jo, protams, ka viens otram arī pasaka, grib jau spēlēt, to jau vienmēr visi ir arī teikuši. Un varbūt tas daudziem liekas kādas tāda pieklājīga frāze, bet tas noteikti tā nav. Kurā brīdī tu pieņēmi šo lēmumu? Jo tu liki ciesties Latvijas līdzstājiem. Principā bija tā, ka es jau sezonas laikā jau arvien vairāk un vairāk liecos to, ka es spēlēšu. Pienāca tās sezonas beigas, aprunājos ar klubu vadību un principā es viņiem pateicu, ka, kad viņi pateica savu viedokli, ko viņi vēlētos, un visu laiku uzsvēra, cik svarīgi ir nākamā sezona. Bet es pieļauju, ka tu neesi vienīgais. Tā iemesla dēļ pēc tās sarunas es teicu, protams, es paņēmuši nedaudz laika, aizbraukšu mājās ar vēsu prātu, apdomāšu tās 2 nedēļas, atkal 2 nedēļas, bet tas laiks tiešām bija tā, ka tīri atbrīvot galvu, aizbraukt uz laukiem, atpūtos, neko nedarīju, kādu brītiņu, pāris dienas. Vajadz arī pameditēt? Gluži tik ļoti nē, bet... Varbūt jaunu vārdu sev izdomāju, kādu garu. Kaut kas varbūt jāizdomāja. Nezinu, vecāki laikam priecīgi nebūtu par to, bet pagaida tas laiciņš. Un es domāju, ka tas būtu tīri arī godīgi pret komandu. Tā parādīt viņiem, ka tiešām es apsveru gan to, ko viņi ieteica, gan savas domas un pieņem to lēmumu. Pēc tam, es nezinu, kopš es biju mājās 2 nedēļas, laikam pagāja. Paskatīsimies vienu video ļoti īsu ar tavu piedalīšanos. Jāuzteic par ļoti kreatīvu piegājienu. Tavs video no tava Instagram, kad tu arī paziņoji publiski to, ka tu spēlēsi. Nomainot San Antonio formas tēru pret Latvijas izlases formu. Pats izdomāja vai aizņēmies no kādu šo ideju? Ja godīgi, ar ideju palīdzēja nedaudz Reinis Ošanieks, jo tieši sanāca, kad es biju pie viņiem aizgāju uz interviju, tad viņš kaut ko prasīja, taisīs preses konferenci vai ko. Es teicu, es neesmu tāds cilvēks, man tomēr patīk tādas vienkāršākas lietas. Kā jau tu zini, es arī ar intervijām bieži nedaudz darbojos. Tad viņš ieteica kaut kādu tādu interesantu vai pieiet pie skapja, uzvilkt formu, tajā situācijā, es pasaku, es spēlēšu izlasē. Un tā viss palēnām aizgāja, tas beigās bija tā, arī Sio nedaudz palīdzēja, tā kā ar to visu kopā tā beigās nonācām, ka šis bija tāds interesantākais, labākais variants. Kā Spurs uztvēra tavu lēmumu? Viņi jau visu laiku arī, ja viņi teica, cik svarīgi nākamā sezona, tajā pašā brīdī viņi arī teica, ka tas ir mans lēmums, viņi nevar aizliegt neko, un viņi palīdzēs, kā viņi var palīdzēt, un kad es pateicu, ka es izlēmu spēlēt izlasē, tad bija uzreiz jau sākām runāt par plānu, treniņu plānu, grafiku, kā sastādīt, un tad tas vēl viss notika tad, kad tu biji tur vēl? Sanāca, ka es neatceros, kad es pāris dienas pirms es uz vasaras līgas treniņiem aizbraucu, bija kaut kāds 20, man liekas, ka pēc Jāņiem tieši. Jā, 1 dienu pēc Jāņiem, man liekas, 25. jūnijā, un tad es ģenerāli menedžerim piezvanīju, pateicu. Viņš teica, ka jā, protams, ka palīdzēs, kā vienmēr palīdzēt, un tad, kad mēs jau pēc vasaras līgas tikāmies atkal San Antonio, 2 dienas bija laiks, un tikos gan ar fiziskās sadarbības treneriem, gan ģenerāli menedžeri, tad salika visu kopā, un viņš prasīja, vai es gribu, lai man treneris brauc līdzi. Es teicu, ka, protams, ka tas būtu daudz, daudz vieglāk, un tā arī tas notika. Skaidrs, ka aizliegt viņi neko nevar, bet varbūt kāds silti ieteica kaut ko. Nē, protams, es teicu vārdos, nesaukšu, ir cilvēki, kas teica, ka vajadzētu spēlēt izlasē. Ir cilvēki, kas saprot to situāciju, ka teikt, ka, ja es būtu tavā vietā un man ir iespēja spēlēt izlasē, protams, ka es to darītu. Un mums bija cilvēki, kas uzsver to, cik svarīgi nākamā sezona, tomēr tās pagātnes traumas un tādas lietas, ka jābūt piesardzīgiem. Bija dažādi aspekti, bet cilvēki arī, lai ko arī pateica, galā teica, tas ir tavs lēmums un viss. Ir tā, ka NBA klubi nevēlas, lai jaunie spēlētāji spēlētu izlasē, vai tas ir mīts tikai?
Es domāju, ka neviens klubs to negribētu. Arī Eiropas klubi negribētu, lai viņi spēlētāji spēlē izlasē, jo tomēr viņi iegūda naudu un tas ir sports un visādas lietas var notikt. Tā kā, es domāju, ja es būtu kādu klubu ģenerālmenedžers vai īpašnieks, man būtu komandā spēlētājs, ar kuru rēķinās, tad es arī noteikti teiktu, ka es negribu, lai viņš spēlē. Bet, no otras puses, tu gribi labākos spēlētājus. Tieši tā. Jā, aiziet uz kompromisu. Vienā no bildēm, kas šeit rotē tieši šajā, tu spēlēji aizsardzībā pret Kevinu Durantu. Tev sanāca arī pret Lebronu uzspēlēt vienam pret otru? Pret Lebronu nesanāca, jo izbraukuma spēlē es laukumā neizgāju. Un mājas spēlēs laukumā aizgāju, mums jau bija 30 punktu pārsvars, un viņiem jau sākuma sastāv spēlētāji atpūtās. Es jautāju, tāpēc, ka tagad pēc pēdējās finālsērijas atkal ir aktualizējies šis jautājums, vai varbūt nevis atkal, bet pirmo reizi tā pa īstam aktualizējies, kurš tad ir īsti labākais planētas spēlētājs šobrīd? Ko tu varētu, kādas ir tavs domas šajā jautājumā? Kawhi Leonards. Nevar teikt. Bet nē, es vispār uzskatu, ja man būtu, ja es būtu tajā pozīcijā, ka man jāveido komanda, vai es esmu treneris vai menedžers, tad viņš ir tas spēlētājs, kur tu vari reiķināties gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Viņš ir viennozīmīgi labākais spēlētājs aizsardzībā, un tas, ko viņš spēja uzbrukumā vienlaicīgi izdarīt, tad tā lielā vērtība. Jo vien jau pierādījās, ka ne Lebrons, ne Durants nebija pat kā kandidāti uz MVP balvas regulārajā sezonā. Tā kā tas jau vien pierāda. Pagājušo sezonu lasīju gabalu par to, ka Durants esot savulaik savā jaunībā slēpis savu patieso augumu, jo viņš nesot gribējis, lai viņu liek spēlēt groza apakšā. Norādīts oficiāli, viņam ir 206 cm, laikam dzīvē tomēr ir vairāk. Man liekas, ka viņš ir garāks par mani nedaudz. Tas ir pie 210 viņš varētu būt. 211, 212 visticamāk. Bija arī bilde tādā, kur viņš ir kā ar saviem 206 blakus Kazinsam ASV izlases sastāvā, un viņš ir garāks par Kazins. Jā. Tad tas droši vien. Es domāju, ka viņam tas īsais augums nāk līdzi tāpat, kā man visu dzīvi ir 90 kg svars nācis līdzi. Cik ir tagad? Tagad ir ap 100, un man vēl projām daudzās vietās, man liekas, ka cilvēki raksta, ka ir 90 kg. Bija kāds spēlētājs, kurš dzīvē izskatījās īsāks nekā tu biji iedomājies? Skatoties pat man liekas, ka tā jau parasti visus pretējo pusi darbojās televīzijā. Bet jā, televīzijā izstāsta lielāka dzīvē. Varbūt otrādāk. Parasti jau cilvēki, kas saka, ka es skatos televizoru, tu neizties tik garš, tad jau uz otru pusi, man liekas, tā, ka televizoru skaties, ka visi tie garie spēlētāji kopā. Es dzirdēju arī otrādāk, es nezinu. Pēc manas pieredzes tev varbūt tā saka, tāpēc, ka tu esi garāks par lielāko daļu cilvēku. Bet pēc manas pieredzes tā, nezinu, Azaja Tomas ir īsākais šobrīd NBA, tāds, kāds viņš arī izskatās pa televizoru, tāds arī liekas dzīvē. Tā kā ar tiem garajiem lielajiem spēlētājiem, tas pats Lebrons pieņem, skaties televīzijā, tev pat neliekās, ka viņš ir varbūt tāds augums ar platiem pleciem, tā, ka viņam būtu jāspēlē centra pozīcijā varbūt pat. Tā kā dzīvē ir daži spēlētāji, kas tiešām izskatās vēl iespaidīgāk. Jā, dažreiz ir tā, ka tas ir ne tikai tas garums un platums, bet arī tāda aura, ka cilvēks ienāk zālē un tev viņš liekas varbūt dzīvē lielāks nekā viņš varbūt ir. To galīgi nedomāju. Tev nav tāda pretinieks ienāk, es varu iet kauties ar viņam vajag. Šozonas MVP bija 3 tādi izvirzīti reāli kandidāti - Westbrooks, James Hardens un Kawhi Leonards. Kawhi tomēr laikam nedaudz šķita tā kā pievilkts, ņemot vērā to Amerikas tā mīlestība pret statistikas cipariem. Gan jau jums arī ģērbtuvē bija dažādas sarunas par šo tēmu? Sarunas bija tādas arī, ja viņi beigās neatzina, bet tas jau, ka viņi kā kandidāts tādā trīniekā, tas bija no mūsu puses, komandas biedri, mēs zinām, cik viņš vērtīgs komandai ir un kāpēc tas sezonas rezultāts, kaut arī gandrīz pusi komanda bija nomainījusies, bija tik ļoti labs. Un zinot to vērtību, mēs zinām, ka viņam jābūt vismaz tajā trīniekā, protams, bet par pārējiem 2 bija skaidrs, vienalga, kuram iedos MVP balvu, tad būs pusi pasauli neapmierināti, otram viņi nebija. Tā kā tur varēja jebkuram dot un būt apmierināti cilvēki teikt, ka tā jābūt, un tikpat arī būt neapmierināti to.
Westbrookam bija triple-double rekords, triple-double vidēji mačā un beigās arī šī MVP balva. Es jau minēju to Amerikas apsēstību ar cipariem, bet triple-double ir triple-double. Tas ir jāatzīst. Tas ir ļoti iespaidīgi, jā, bet te pašā laikā, ja tu domā, kas ir vērtīgākais spēlētājs, tas, labi, viņš ir ļoti vērtīgs tai komandai, bet te pašā laikā arī James Harden sezonas statistika. Viena no labākajām, kāda viņam bijusi, un komanda bija 2. vietā visā līgā. Ne, 3. vietā, 2. bija konferencē. Tā kā paskatoties to komandu, kur cīnījās par iekļūšanu play-off, jau bija viena no top komandām līgā, tas arī. Bet kā spēlētāji, teiksim, ja tik daudz ir apkārt šī ažiotāža par tiem triple-double un tā tālāk, jūs savās sarunās arī to izceļat vai tur, kur atkal Westbrookam vēl viena kārtējas triple-double. Nik pa laikam paskatījums sanāk, citreiz ģērbtuvē pirms spēlēm, sanāk, tur man vispār 2,5 stundas gandrīz. Tās spēles iet gan pa televizoru, gan telefonos pasako rezultātiem līdz, tur redz ir 2. sadaļas beigas, un Westbrookam jau ir 15 punkti, 9 atlikušās bumbas un 8 relatīvas piespēles, tad protams, ka tas nav normāli, bet tādas principā vienkārši lietas, ka paskatās tikai līdzi. Jebkurā citā komandā tas, tavuprāt, būtu iespējams? No kā tas ir atkarīgs? Jo nav tā, ka viņam pilnīgi nebūtu nekādu spēlētāju bijuši, ar ko spēlēt. Nav jau tā. Es domāju, ka viņš ir tāda tipa spēlētājs, kuram tīri tā atletisma dēļ un tām spējām, ka viņš ir viens no tiem retiem, kas tāpēc arī var regulāri tos triple-double savākt, jo viņš cīnās. Jo viņam ir arī, tajā komandā, protams, viņam arī palīdzas, ka ir Kanters un Adams, kas atbloķē savus, un viņš tikai iet un savās tās atlaižās bumbas. Dažreiz tur tas izskatās pēc parodijas, kā viņš iet pēc tām bumbām. Atzīst, es nezinu, cik daudz tas redzējis vai neesmu redzējis. Tas, ka viņš fiziski ir necilvēks, tas jau, protams. Ne, bet arī tas, ka viņš, pamet savu spēlētāju jau ļoti ātri jau aizsardzības beigās, tikai lai ietu tuvāk vietai, kur varētu atlikt bumbu. Protams, arī, ir cilvēki, kas iet uz tādām lietām, ir cilvēki, kas domā par pēc iespējas labāku rezultātu tabulā. Šosezon pamainījās arī All-Star spēles, jeb zvaigžņu spēles balsošanas sistēma, un arī spēlētājiem bija jābalso. Var atklāt, par ko tu balsoji? Es zinu to, ka es noteikti par Porziņu balsoju austrumos. Un man liekas, ka es austrumos balsoju par tādiem cilvēkiem, kas domāju, kas netiks zvaigžņu spēlē, lai Porziņam lielāka iespēja tikt. Un rietumos, protams, man liekas, ja nemaldos, viss bija no mūsu komandas. Pārējie arī savējos lika? Es nezinu, es tiešām neredzēju. Vienkārši bija tā, ka mums bija ģērbtuvē nolikt tās lapiņas, aizpildījies. Īsti neskatījos apkārt. Cik daudz tu seko visam tam, kas notiek līgā? Arī tagad vasarā, teiksim, ne tikai tavā komandā, bet visā līgā. Tur Cavaliers un tas viss. Cik daudz Twitterī iet un ir kaut kas jauns uzrakstīts, tad tā tik daudz es arī zinu, es baigi neiedzinos. YouTube'ā klipiņus ar bļaustošiem ekspertiem neskatās? Noteikti neskatos. Un cik es sekoju līdzi tik daudz, cik par mūsu komandu kaut kādu jaunumu, tas arī viss. Kā tev patīk tas, ko tu redzi savai komandai šo sezonu? Pagaidām viss tas, ka varētu būt nedaudz lielāka loma nekā pagājušo sezonu, kas ir labi. Vienkārši ir, jāizmanto iespējas un tad jau jāspēlē aizsardzībā, tad Popovičs laidīs laukumā. Gazols pagarināja līgumu. Un pie tam ilgtermiņa līgumu. Man personīgi tas šķiet negaidīt, ka viņš tā... Labi, 1 gads varbūt, 1 sezona, bet 3. Es domāju, ka tur bija tāda, laikam, apusēja cieņa starp spēlētāju un komandu varbūt. Jo, protams, viņš var palīdzēt ar to. Viņš nav varbūt tas pats spēlētājs, kas pirms 5-6 gadiem, bet tā pašā laikā ar to pieredzi, kas viņam ir, un tomēr vēl joprojām uzbrukumā ļoti, ļoti labs aizsardzībā garš. Tad ar tām visām lietām viņš tomēr tāpat ir komandā ļoti vērtīgs spēlētājs, un ar to, ka viņš atteicās no lielākas naudas, pagaidīja situāciju, kāda būs ar brīviem aģentiem, tad es domāju, ka tas, ko viņš parādīja komandai pretim nākoši tādu soli, ka es domāju, viņi to ļoti novērtē, un tas arī nedaudz atspoguļās varbūt līgumā. Runājot par šādiem spēlētājiem, tādiem jau teiksim, dzīvajām leģendām, kas turpina vēl spēlēt, tad Tims Dankans nespēlē šo sezonu, bet viņš, acīm redzot, cik es saprotu, bija ar komandu ik pa laikam. Ja? Viņš ļoti bieži uz treniņiem atnāca citreiz arī, kad mums bija pēcspēļu vai pirmspēļu video, tad arī viņš citreiz bija tajā telpā.
Es domāju, vienkārši citreiz ir tā, ka viņa tā klātbūtne jau ir tāda. Tā varbūt ir tas cilvēks, par ko es teicu, ka viņš ienāk telpā un tāda aura ir. Tur noteikti, jā, ja sevišķi zinot tos man cilvēki stāstījuši par viņu tā attieksmi pret treniņiem, ka cik gadus bija All-Star spēlē, izlasē spēlējis. Un vēl joprojām, laikam, pēdējā sezonas bija pirmais cilvēks, kas sāk trenēties. Jau sezona beidzās, un viņš bija pirmais, kas pārstāja savu atpūtu un jau bija zālē. Nevis 2 nedēļas, bet 13 dienas. Pusotru nedēļu, jā. Starp citu, Rudijs Gejs arī pievienojies. Jā. Viņš nav tā kā arī uz tavu pozīciju? Es domāju, ka ņemot vērā, ka mums Kavai spēlē ļoti liels minūtes, tad es domāju, ka viņš ir gan lai palīdzētu ar viņa atpūtas minūtēm, gan arī ar mazo sastāvu pat 4. pozīcijā. Par šo atpūtināšanu arī tava komanda ir īpaši ar to izceļas treneris Popovičs. Tev jau droši vien labi, tu tiec biežāk uzspēlēt. Es biju ļoti priecīgs, kad veterāns atpūtināja. Tad bija arī reizes, kad tika sākums sastāvā tā iemesla dēļ. Un, protams, to jau es zināju pirms sezonas, ka tādas situācijas noteikti būs. Bet tu teici, ka kādā sezonas brīdī, kad tu laikam tomēr negaidīji, ka tik daudz tās iespējas būs. Jā, ka es principā biju reiķinājies ar tām spēlēm, ka kāds atpūšās, ka tad varētu tikt uzspēlēt, jo pagātnē skatoties spēlēm, arī Thiago Splitters ir viens no piemēriem, ka viņš jau Eiropā bija tomēr jau diezgan labi spēlēja. Viņš noteikti ir gatavs spēlēt minūtes, un pirmajā sezonā arī īsti nespēlēja daudz. Tā kā visādi varēja būt, un es domāju, ka es biju daudz labāk nekā gaidījis tieši tā. Labi, parunāsim vairāk par Spurs sezonu, bet tādam garšīgam ievadam uzliksim video fonā ar tavām labākajām epizodēm no debijas sezonas. Kura tev pašam šķita, kur tu pats ierindot pirmajā vietā savu? Šo noteikti ne. Es domāju, ka atceries kādu jau. Es zinu, noteikti pret Charlotte laikam tas danks varētu būt, ka bija caurgājienā. Jā, caurgājienā, jā. Jā, tas arī būs mazliet vēlāk. Redzams, Amerikā daudzi apskatnieki bija pārsteigti, ka tu vari iemest ne tikai tālo, bet arī nospēlēt gaisā. Otrajā stāvā. Tu saproti, kāpēc. Viņi droši vien nebija daudz, kas zināja tavu vārdu un kā tu spēlē. Kā, teiksim, tu pārsteidz varbūt arī kāds komandas biedrs vai treneris ar šo lietu? Es domāju, ka daži komandas biedri jau pārsteidz pirmssezonas treniņos, un tad jau, kad jau sākās sezona, viņi jau to visu zināja. Jums tāda laba sadarbība, vismaz tajos highlightos tavos, bieži vien ir tā, ka Ginobili tev atrod ar piespēli, pat tādām viņa meistarības piespēlēm. Bet viņš atrod tevi. Jums tāda laba saikne izveidojās? Ginobili atrod viss, man liekas. Tur ir tā lieta, ka tas nav konkrēti. Citam highlight arī būtu, Ginobili. Es domāju, ka tieši tā, ja tu paskatītos vairāk no jebkuram spēlētājiem, vai sevišķi tieši no otrā piecinieka vairāk, tad lielākā daļa būtu tieši, ko viņš ir izkārtojis. Tas, ko man bija patīkami vērot, ka bieži vien, ne bieži vien, bet bija epizodes, kad liekot bloku, kā bloku licēm spēlējot pick and roll, tu rolo iekšā, nevis popoja ārā. Tas, ko tu biji ļoti daudz darījis iepriekš Eiropā. Roloja, saņēma un finišēja arī no groza apakšas. Tā ir lieta, ko tu esi pielicis šo sezonu? Jo man šķiet, ka Eiropā tomēr nebija tik daudz tā. Eiropā ir tāda lieta, ka nav aizsardzībā 3 sekundes, tāpēc tur vienmēr ir viens garais zem groza un tur īsti nav ko darīt. Tādā situācijā, ja sevišķi norēģē, kad varbūt kāds aizsargs, kuram būtu jāpalīdz tajā situācijā, varbūt ir nogulējis vai nokavējis kaut ko, un tad arī ir ļoti daudz epizodes, kur to var viegli izmantot. Bet ja tu to neesi darījis, tev droši vien, tas ir arī, jāpierod pie tā. Es domāju, tās ir tās vienkāršākās basketbola lietas, ka tajā situācijā tu nolasi no apakšas iemest māku. Tur nekas cits jānoķer. Galva neapreikst un jānoķer bumbu un jāiemet no apakšas. Tas nav pārāk sarežģīti. Tur nav kam pierast. Vienmēr par jauniem eiropiešiem runājot, Amerikā saka, viņš jau tagad ir labs uzbrukumā, viņam jāpieliek aizsardzībā. Bet šķiet arī šajā spēles elementā savā laukuma galā tu droši vien pārsteidz daudz tur vietējos. Ka tu pietiekami labi var spēlēt ar aizsardzību. Vairāk ar bloķēšanu laikam, jo viņiem
tur laikam tas uzskats par aizsardzību spēlēšanu ir pārtvertās bumbas un bloķētie metieni. Kā mēs to redzam balvās, kas tiek pasniegts. Tieši tā, un es nezinu, protams, ka ir daudz, kur vēl var pielikt tieši pret tādiem spēlētājiem kā Zaks Randolfs, pret kuru nav viegli spēlēt nevienam, kur, tur tomēr ir jāpieliek tajā spēkā. Man vismaz ir tā lieta, ka es varu izmantot to, ka es nedaudz ātrāks par visiem savā pozīcijā. To izmantot. Uzbrukumā, jā. Un arī aizsardzībā to var izmantot, pasakt no priekšu, neļaut saņemt. Un ar tādām lietām tieši izdarīt to darbu, līdz viņam vispār bumba ir, lai viņam nav tik viegli arī pēc tam, ja viņš tiek pie tās bumbas. Un uz to arī, principā, mēs diezgan daudz laika strādājām sezonas laikā. Bet arī vasarā. Šī 3 sekundžu zona aizsardzībā, tas bija kaut kas, pie kā tev bija jāpierod? Es domāju, ka man pirmssezonā vienu reizi nosvilpa aizsardzībā 3 sekundes, bet, protams, jāpierod ir, jo visgrūtākā lieta tieši aizsardzībā, tev ir jābūt tam, kurš palīdz. Ja tu jau esi iegājis, treneri vienmēr prasa tā, lai tu ieiet tajās 3 sekundēs, tu gandrīz tās 3 sekundes arī tur esi, ja bumba ir otrā pusē, izej ārā, un tajā situācijā, ja tu izej ārā atpakaļ uz to pusi, kur tu biji, un kāds iet caurgājā, tu īsti vairs nevari paspēt palīdzēt. Tad otrs variants, tu vari iet jau arī uz to pusi, jau tā kā jau palīdzēt jau tuvāk. Tad ir piespēle uz otru pusi, un tām lietām ir tāpēc tas ir uzbrukuma basketbols, un līdz galam aizsargs vienmēr ir bijis tajā sliktākajā pozīcijā. Kā ir 3 sekundes skatās, ja tev viena kāja, vai tikai, ja tu pilnībā esi? Ar abām kājām jāizkāpj ārā, lai nebūtu. Okay. Tātad, ja tu esi bijis iekšā, tu nedrīkst atstāt pusīt. Ja spēļu atkārtojums varētu pavērot, tad izskatās, ka tur esi otrā pusē, citreiz ir dejojot. Es runāju ar tavu tēvu pagājušajā nedēļā Klaipēdā. Viņš sacīja, ka viņam tomēr labāk pie sirds iet Eiropas basketbols, jo tur aizsardzībā nopietnāk tiekot spēlēts. Kā ir? Tā ir, vai tas ir mīts, ka regulārajā sezonā, vismaz regulārajā sezonā, NBA tomēr aizsardzības uzsvars nav tik izteikts? Es domāju, tā starpība starp regulāro sezonu un play-offiem vispār ir nevis tieši aizsardzības uzsvarā, bet tā fizikālā spēle, kad viss daudz vairāk iet ar spēku, gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, un varbūt nedaudz rupjāk spēlē tādā ziņā. Bet aizsardzība, protams, tāpēc tā izskatās, ka aizsardzība Eiropā ir labāka, vairāk uz to balstīts, bet ļoti liela starpība ir tieši tajā, ka 3-punktu līnija NBA ir tālāk. Tās aizsardzības 3 sekundes, un tev laukums ir plašāks. Tāds plašāks. Man jau pat tagad treniņos reizēm tā, ka pirmajos treniņos mēs spēlējām 5-5, un es domāju, kāpēc tas laukums tik maziņš ir. Tā, ka, liekas, tev īsti nav, kur caurgājienā vispār var nedomāt iet, ja tev ir iespēja, tad tu met pustālo, bet pie tā ir diezgan, tur pie tā ļoti ātri pierod. Tev tā brīvība ir. Pieminies par tiem pustālajiem, es atcerējos, ka bija viens pētījums, kurā, ne pētījums, bet ir tāda spēles filozofija vairāk gan vidusskolu basketbolā, ka nedrīkst mest pustālo nekādā gadījumā. Vai no apakšas, vai tālmetiens, tur, protams, tas ir vidusskolas līmenis un tā tālāk. Bet tagad, ņemot vērā to, kā attīstās basketbols un ka tiešām arī 3-punktu metienam tiek likts daudz lielāks uzsvars, tā ir? Protams. Tas arī tā ir? Ka varbūt tos pustālo nevienmēr atbalsta? Es domāju, NBA atspoguļo visvairāk tieši algas, kādu spēlētāju saņem, kas ir šobrīd tas galvenais iemesls, kāpēc. Tu paskaties, ir spēlētāji, varbūt, viņš varbūt nav tas labākais spēlētājs. Varbūt ir kāds labāks par viņu, bet ja viņš ir 40% 3-punktu metējs, viņam 4 gados 50 miljonus ļoti viegli iedod. Un tu pasties tādiem spēlētājiem, piemēram, mums, es uzskatīju, piemēram, Simons, kas mums komandā bijis parakstīja ar Orlando. Es, piemēram, domāju, skatoties tiem līgumiem, kādu spēlētāju parakstīja, es biju diezgan pārliecināts, ka viņš varētu dabūt 4 gados kādus 40 vai pat vairāk, vai pat 50 miljonus. Un beigās parakstīja pa 20, bet tā pašā laikā viņam visu spēle ir vairāk caurgājienu un pustālē metienu. Es domāju, tendence ir lielāka uz 3-punktu metieniem. Jā, šķiet no tādiem, zvaigznes tipa spēlētājiem Demārs DeRozans nāk pirmais prātā, kuram laikam ir vēl tas midrange, ja pustālā spēle un tuvāk grozam, kuram nav īsti tālmetienu. Pārējie laikam arī ir tādi. Westbrooks varbūt tā, Westbrooks visu dara. Bet laikam, jā, tā arī tas sanāk.
Jau pastāties uz NBA čempioniem, var redzēt. Paskatīsimies grafiku. Grafiku ar San Antonio un Ņujorkas spēlēm šo sezonu. 3 reizes tikāties savā starpā. Visas šajā 2017. gadā, 2 uzvaras jums, 1 zaudējums. Jautājums, ko pavaicāšu arī Kristapam nākamreiz, kad ar viņu runāšu, bet vispirms tev. Kas par Kristapu bija rakstīts San Antonio sagatavotajā skautinga materiālā? Es nezinu, es drīkst atklāt. Nē, principā jau tās lietas, es domāju, jebkuram diezgan acīm redzams. Tas, ka, vienmēr jāuzmanās no viņa 3-punktu metieniem. Tas ir pirmais. Un tad jau tieši putback dunk. Tās arī bija tās 2 galvenās lietas, jā. Un jāuzmanās no viņa. Un arī tas, ka viņš ļoti, ļoti kustīgs, ātri pārvietojās pāri laukumam, ka ir jāatgriežās aizsardzībā, ka viņam nevar ļaut aizskriet. Jums sanāca 1-1 arī uzspēlēt. Pie tam, man šķiet, pat Latvijā rādīja to spēli. Sanāca, jā, tieši Ņujorkas spēle tā bija. Kā bija? Normāli. Sanāca pāris vārds arī pārmīja uz sodlīnijas. Viņš teica, cer, ka kāds labi bildu uztaisīs. Blakus stāvējām, bet tā. Spēles. Bet tā saucamais trash talks? Vai tur nebija? Es domāju, ka tā ir tā vecā skola vairāk NBA, kas to nodarbojās. Jums nav komandā tāda? Mums treneris, man liekas, nemaz neļauj. Parāda spēli nevis ar mutu. Kā jau minēju, 3 reizes spēlējāt savā starpā, 2 reizes uzvarējāt, 1 reizi zaudējāt. No Eiropā katrs zaudējums, īpaši Eirolīgā, tā ir tāda mazā traģēdija tomēr. Īpaši iepriekšējos formātos, kuros tu spēlēji, kad bija grupu turnīri. NBA tomēr laikam tie zaudējumi, ja Rietumu viena no līderiem zaudē Austrumu komandai, kas nav playoffā, tad tā ir tikai kārtējā spēle, vai ne? Tad vairāk ir tāda nav tik liela ažiotāža vai tik liels, kā es teicu, mazā traģēdija nav no tā jātaisa. Treneris vai netiek taisīta? Traģēdija tiek taisīta mazā, nevis par tieši to spēles rezultātu, bet vispār to, ka ja ir daudz komandas, kas varbūt visu sezonu cīnās, lai tiktu playoffos, tad mums komanda bija spēlējama visu sezonu, lai sagatavotos playoffiem. Un tur bija tā lieta, ko treneris laiku uzsvēra. Labi, mēs varam iet spēlēt, mēs varam uzvarēt pa 5 punktiem Brooklynu izbraukumā ar pusspēku. Varbūt kāds kaut ko līdz galam nespēlē. Viņš teica, mēs spēlēsim playoffos, mēs nevienu nevinēsim. Tā vienmēr bija tas uzsvers tieši katra spēle, kur, ja kāds kaut ko neizdarīja labi vai visu komandu slikti nospēlē, vienmēr bija tikai uzsvers, mēs playoffos neko nesasniegsim, ja mēs tā turpināsim. Bet īpaši San Antonio, skaidrs, ka playoffā vispirms jāiekļūst, bet laikam jums tā lieta ir Rietumu konferencē, kas skaitās tik ļoti spēcīgi, bet tik un tā jūs jau no sezonas sākuma jau gatavojaties playoffam. Pat nedomājot par to, ka viņos ir jāiekļūst. Protams, katru spēli tu gatavojies individuāli uzvarēt, bet tai pašā laikā katra spēle arī bija gatavošanās playoffiem. Interesanti bija arī Popoviča retorika pēc spēlēm. Viņš nereti nolīdzināja savu komandu līdz ar zemi. Citreiz viņš neskopojās ar komplimentiem saviem spēlētājiem. Ir viegli saprast, ko viņš vēlas no spēlētājiem. Ļoti viegli. Jo viņš principā tikai aizsardzībā vēlas un atliekšās bumbas aizsardzībā, ne uzbrukumā. Tā kā tās arī 2 lietas, kas ir, ja tā ļoti vienkārši pasaka, tas ir viss, ko viņš vēlas. Bet kāds viņš? Viņš teica, mēs varam uzvarēt spēli ar lielisku uzbrukumu, bet būs spēles, kad, pieņemsim, vislabākais piemērs ir Memphisā spēlēt izbraukumā un vēl playoffos, tad viņš teica, ir jānospēlē aizsardzībā, ja mēs nospēlēsim aizsardzībā tā, kā mums tas ir jāizdara, mēs varam arī iemest 85 punktus un uzvarēt spēli. Tāds arī viņa tas viss tā filozofija par basketbolu. Viņš laikam ir tāds runā tieši, ja? Tad to, ko viņš domā, to viņš arī pasaka spēlētājiem. Viņš neskopojās, ja viņam ir arī kāds skarbāks vārds. Viņš arī konkrēti pateiks, un viņam nebūs svarīgi, vai tas es, vai cits pirmgadnieks, vai tas ir Tonijs Pārkers vai Manu. Bet tā arī ir, jā? Tā arī ir, viņš kārtīgi visu priekšā pasaka, ja viņi kaut kas neapmierina, viņš tā arī pasaka. Tiem treneriem ļoti dažādos sporta veidos biežāk ir situācijas, kad treneri, kas strādā ļoti ilgus gadus ar vienu komandu, tur tā
ķīmija tomēr kļūst mazliet, nav vairs tās, teiksim, tādas treneris vairs netiek varbūt stādīts augstāk par to spēlētāju, un mazliet tās attiecības tā kā kļūst tādas, varbūt, netuvākas, bet spēlētāji mazliet arvien mazāk sāk ieklausīties, respektēt treneri. Aleks Fergusons noteikti tāds nebija Manchesterē, un tad laikam arī Popovičs gluži nav tās. Noteikti ne, un viņš arī tas, ka karjeras laikā viņš diezgan ir adaptējies, ja viņš bija noteikti viens no tiem cilvēkiem, kam nepatīk tas 3-punktu basketbols, kad viņš sākās. Un, ja viņš arī viņš sāk pielāgoties vairāk noteikti, un, viņš principā, es domāju, cik gadus viņš ir bijis kā treneris, viņš ir vienmēr gājis līdz tam basketbolam, kā viņš aug. Bet tieši par šīm attiecībām runājot, spēlētāju treneru attiecībām, NBA ir līga, kurā spēlētājs ir galvenā figūra komandā. Kā viņam izdodas, kāpēc viņa komandā tomēr ir citādāk? Viņš ir galvenais. Visās citās komandās tā nav. Ir dažādi tā uztvere par to, kurš galvenais. Ja mēs paskatāmies, piemēram, ārpus laukuma, par to, kā rūpējās spēlētājiem, vai arī, ja ir kādam kaut kāda mikrotrauma, tur vienmēr tiek spēlētājs tādā ziņā vienmēr tiek likts pirmajā vietā, spēlētāja veselība, galvenais, lai ir vesels un ir 100% gatavs trenēties un spēlēt. Tas jau arī saskan ar Popoviču tādu vīziju par atpūtināšanu. Tieši tā, bet tas principā ir visās komandās, ja fizioterapeits vai dakteris aiziet pie trenera, pasaka, vai tam spēlētājiem kaut kas sāp, vai viņam nevajadzētu šodien trenēties vai spēlēt, tad treneris arī to vienmēr uzklaus, un tā tas arī ir. Un tai pašā laikā, protams, es pieņemu uzskatu, ka trenerim tomēr ir jābūt tam cilvēkam, ka, ja viņš kaut ko pasaka, arī ja kādam liekas, tas nav pareizi, tu vienalga uzklaus, pasaka, jā, varbūt tu līdz galam nepaklaus, bet tu izrādi cieņu. Jā. Tu novēroji šo zonu pretējus gadījumus citās komandās? Spēļu laikā jau grūti pateikt. Jā, tu sēdi tālu no tā otra soliņa, es nevaru dzirdēt tās sarunas. Un nezinu, kādas viņiem situācijas treniņos. Es domāju, tieši tā cieņas izrādīšana, tas nav spēles laikā. Es domāju, ka lielākā daļa spēlētāji zina, cik kameras ir uz laukumu, ka viņi nevar atļauties, jo tas tomēr viņiem, kā mēs visi pelnam naudu arī tajā pašā laikā. Tā kā nekad dzīvē nevienu neparakstīsies, katru reizi, ka man nomainīs nosacījums, trenerim ļaušu sajāt ar to un to. Es domāju, ka tas vairāk ir katrai komandai iekšēnē, kāds, ja treneris ģērbtoja kaut ko pasaka, vai tieši arī to pašu video pēc spēles skatīties vai pirms. Tad es domāju, tas viss vairāk tajās situācijās. Jums nebija kāds tāds, varbūt, kurš pirmo reizi ir komandā, kurš varbūt kādreiz paķiķina kaut ko? Vai... Protams, ka tur jau ir tāds neliels humoriņš pa vidu, bet ir arī tā, ka treneris, lai arī visiem liekas, ka viņš ir tāds ļoti stingrs un tāds, ja tas humoriņš būs tādā īstajā brīdī, kad viņam arī var redzēt, ka viņš ir labākā tādā omā vai sliktākā. Ja tajā īstajā brīdī viņš arī pats vēl, ja kāds kaut ko pateiks tāds smieklīgāk, viņš vēl pajokos pa virs un pasmiesies arī. Tad, kad tevi aizsūtīja uz D līgu, un kopumā tāds bija 4 spēles šajā sezonā, mana nojauta teica, ka tevi tā pamazām varbūt gatavo playoffam. Man laikam tā nojauta nebija pareiza. Playoffā spēlēt diezgan maz. Jā, tas bija vienkārši tā spēles ar sakritībām. Ja D-līgas spēle iekrita vienā dienā, kad mums ir brīvdiena pēc spēles, un ja tajā iepriekšējā spēlē es nebiju spēlējis vai spēlējis pēdējās 2 vai 5 minūtes, tad vienmēr mēģināju tieši vairāk. Tas vairāk bija tīri spēļu praksei, formas saglabāšana. Tas arī viss. Varam paskatīties grafikā arī tavu statistiku šajā sezonā, un tur ir arī šīs 4 spēles D-līgā. Kāda bija spēlēšana attīstības līgā? No vienas puses ļoti grūti, jo ar tiem spēlētājiem laiks kopā netiek pavadīts vispār. Ja man, piemēram, liekas, ka visvieglāk spēlēt ir, piemēram, arī tagad mēs izlasējam visiem labas attiecības, tas laukums reiz daudz vieglāk saprasties. Arī, ja tu zini, cik tam cilvēkam bērni vai tādas lietas, kas nav saistīts ar basketbolu, es domāju, ir ļoti svarīgs komandā vienam otru pazīt, un tai pašā laikā arī iepazīt laukumā, treniņu laikā, vairāk spēles kopā, tu jau sāc saprast situācijās, ja, piemēram, es pielikšu to bloku, raušos iekšā, dabūšu bumbu, es zinu, kaut arī es neredzu, es zinu, ka man
piemēram, Ginobili būs tajā stūrī, ka es neskatoties griezīšos, došu piespēli, viņš arī tur būs. Un tās ir tās mazās nianses, kas ir ļoti grūti, ja tu aiziet pie komandas, kuras tu neesi trenējies. Nu, to īsto dēlīgas dzīvi laikam tev nesnāca izbaudīt ar autobusu pārbraucieniem. Tikai mājas spēles man ļoti paveicās. Tiem, kas tur ir visu sezonu, droši vien ir smagi. Jums sanāca kaut ko parunāties? Nu, jā, tur izbraukuma spēles dažas bija. Es nezinu, man liekas, ka noteikumi tur līdz 8 stundām ar autobusu brauc, ja nav ilgāk par 8 stundām pārbrauciens. Citos gadījumos, ja ir ilgāk, tad ir ar parastiem reisiem. Ar pārsēšanām viņiem uz Toronto bija jālido un vēl kaut kur, ka viņi arī vairākas, bet arī vairāk izbraukuma spēles pēc kārtas. Nu jā. Tad vismaz nedaudz atvieglo to visu procesu. Ar kādu domu tu brauc uz D-līgu, ka tev tur ir tagad jāpaņem un jāpierāda, vai tu jau zināji, ka tev vienkārši dos to spēles laiku un tā statistika atnāks pati? Nu, es zināju, ka spēles laiks noteikti būs, bet tā pašā laikā es tā doma, ka es gāju uz tām spēlēm, nebija tur iemest 30 punktus, jo tas nevienam neko labi nedos. Vairāk bija tā doma tieši mēģināt uzbrukuma aizsardzībā darīt tās lietas, kas man būtu jādara lielajā komandā. Un tā pašā laikā arī, protams, ka treneris tajā komandā palīdzēt pārējiem spēlētājiem. Viņi arī mēģināja pēc tās pašas sistēmas spēlēt, tad palīdzēt arī tādā veidā. Paskatījos vienu spēli, laikam pilnībā nostījos un šķiet pat kā centrs uzspēlēja tur. Tur sanāca pāris spēles, jā, situācijas, ka bija arī pa centri jāspēlē. Kā ir, teiksim, atšķirās šīs lietas? Nu, 4. it kā ir tagad mūsdienu basketbolā tāds pats perimetra spēlētājs pēc būtības, bet kā ir centriem? Es domāju, diezgan liela atšķirība ir starp tiem NBA spēlētājiem attīstības līgā tieši meistarības ziņā, jo tur bija tā, arī, ja tas garais spēlētājs vai tur mēģina zem groza apspēlēt, tad ļoti bieži arī viņiem vienkārši viņu varēja izdarīt kaut ko ļoti labi, bet beigās nevar pabeigt to visu situāciju, tad tur ir tā diezgan liela atšķirība, ja tu dod, piemēram, tam pašam Kazinsam vai Antonijs Deivis vai jebkurš cits centra spēlētājs, viņi vienmēr iemetīs tādā situācijā, tur bija tā vienīga atšķirība. Tā. Ejam uz playoff tālāk, un pat ja jūs nespēlējāt vienmēr ļoti labi, jūs ļoti stabili bijāt konferences augšgalā. Warriors bija pirmā vieta, un tad jūs tur ar Rocketiem cīnījāties par to 2., 3. Kā jūs uzsverāt to, ka pirmajā kārtā nāk pretī Grizzlies, Memphis? Tajā brīdī, kad mēs uzzinājām, ka būs, tad, protams, ka bija skaidrs, ka mājas spēles ir mājas spēles, bet izbraukumā tur jau sezonas laikā bija ļoti grūti spēlēt, un zināja, ka būs ļoti grūti, ka visticamāk tās 2 spēles arī būtu punkts punktā līdz beigām. Memphis sērijā arī Grizzlies treneris Fizdēls, laikam. Fizdēls izcēlās ar to, ka viņš tā teikt nokritizēja tiesnešus kārtīgi un pateica, ka jūs tiekat pārāk respektēti. Tev tā arī šķita? Noteikti nē. Jo ja viņi spēlē to basketbolu aizsardzībā ļoti agresīvi un ja tiesneši vienkārši silp visas piezīmes, kā viņam jāsilp pēc noteikumiem. Jo parasti tā, ka vienmēr kādā brīdī varbūt atrod to tādu vidējo, kad kaut ko silp, kaut ko nesilp, vienkārši pacēt to agresivitātes līmeni, kādas komandas varbūt sāk agresīvāk spēlēt un nevienai komandai nesilp, bet es domāju, ka katrai komandai ir jāmāk pielāgoties tam basketbolam tajā situācijā, jo varbūt tiesneši, kas ļaus tur iet, nezinu, kaut kur pa laikam kāds vairāk elkonīt kaut ko, nedaudz agresīvāk pasakt. Tikpat labi varbūt tiesnesis, kas neļauj pieskarties. Es domāju, ka ir jāmāk pielāgoties spēles laikā. Būtībā tas pats, par ko runā arī Eiropā. Par tiesnešiem. Kā ir arī spēlētāji savā starpā? Eiropā mīl tomēr spēlētāji savā starpā viens otram pasūdzēties par tiesnešiem. Kā ir NBA ar šo lietu? Ir mīļākie vai nemīļākie tiesneši? Protams. Ir tādi, pa kuriem ir daudz spēlētāji. Sevišķi tie, kas jau ir vairākus gadus jau NBA spēlējuši, ir tādi, jūs tā paskatās un pārgriež acis, ne jau šitas mums šodien ir vai kaut ko tādu, bet kā jau tā spēle sākās, tu mēģini par to aizmirst un nedomāt. Tālāk jums nāktu vai Rockets vai Thunder. Bija, teiksim, droši vien jūs gribētu Thunder vairāk. Vismaz pēc tās vietas tabulā. Tā pašā laikā viņiem Westbrooks ir. Es nezinu, man kaut kā labāk patīk tieši
pēc manām domām, ērtākais pretinieks tieši skatoties izbraukuma spēlēm bija Houston. Pirmkārt, īsāks ceļojums. 3 stundas tur laikam tikai. Līdz Houstonai ar lidmašīnu 40 minūtes. Nu, jā. Tā kā, un arī vispār basketbola ziņā uz laukumu ērtāks pretinieks pēc pozīcijām, jo arī Oklahomā spēlē diezgan līdzīgi kā ar Memphis, ka viņiem mājas spēlēs, viņi ļoti agresīvi spēlē un fani, tas pūls ir diezgan skaļš vienmēr. Tā kā, bet nav tā, ka visās spēlēs ir skaļi fani, sevišķi play-offā. Tomēr ir tās dažas vietas, tād kā Memphis un Oklahoma bija viens no tām skaļākajām. Nu, es domāju, tur vienkārši tīri tā iemesla dēļ, ka viņi lai gan es atceros labi no spēlēja. Biedriņu laikiem tika toreiz teikts tik play-offos, bet tajā brīdī, ja tā komanda nav tas tie play-off, tad es domāju, tur būtu citādāk. Bet, protams, ka tur tā atmosfēra vienmēr bija tajās spēlēs laba. Bet Oklahoma un Memphis būtu, es domāju, ka grūtākie izbraukuma laukumi. No sērijas pret Houstonu daudz gaidīja supersēriju. Beigās laikam īsti par supersēriju nevar nosaukt, jo bija daudz sagrāvuši šajā sērijā. Un jau pirmajā spēlē jūs dabījāt kārtīgi iekšā. Jā. Bet, kāpēc tādi viļņi? Grūti pateikt, varbūt, ka tur bija dažas lietas, kas tīri aizsardzībā bija jāpielabo, ko mēs neizpildījām, varbūt arī līdz galam, ko treneris bija prasījis. Jo mēs skaidri zinām, ka tā ir komanda, kas grib vai nu mēs tikai no apakšas, vai mēs 3 punktu metienus, ka neviens nemetīs pustālos. Un līdz galam nenostrādājām tādā ziņā, un viņi tieši arī to arī izdarīja. Viņi samet daudz 3 punktu metienus, daudz no apakšas. Izlaboja tās lietas, un tad jau spēle pagriezās pavisam uz otru pusi. Tāds arī bija. Konferences fināls pret Warriors skatītājiem, līdzjutējiem, žurnālistiem šķita, ka ja nebūtu Kavai izgājis ar traumu pirmās spēles otrajā puslaikā, tad sazin, kā sērija būtu beigusies. Jums arī palika tāda sajūta? Es konkrēti nevienam citam spēlētājiem neprasīju par to, bet man noteikti, jo tā pirmā spēle tieši izbraukumā, kad sākās, viņi aizgāja. Jau pirms tam likās, pārliecība bija tāda, ka sezonas laikā tomēr arī pret viņiem ļoti labi spēlēts, kaut arī tur bija tikai 2 spēles, laikam bija ar pilniem sastāviem, vai pat 1 tikai. Pirmā sezonas spēle. Tas sastāv tie matchup bija tādi, ka mums ļoti parocīgi vienlaicīgi, kaut arī viņi noteikti individuāli ir katra atsevišķi ir viena noteikti spēcīgāka komanda pasaulē, bet tā pašā laikā saliekot tos sastāvus, viņiem, protams, centra pozīcija bija vājākais punkts. Mums tā pašā laikā garais gals diezgan spēcīgs. Tad un zinājām to, ka Kavai var aizsardzībā nosegt Durant noturēt uz mazāk punktiem nekā vienmēr. Tad, ja sevišķi tā spēle aizgāja tie plus 20, tad bija tā pārliecība, man liekas, ka visai komandai radās, ka mēs viņus varam paņemt noteikti. Un tajā brīdī, kad sākās, kad notraumējās Leonards, tad tas rezultāts sāk sarukt. Tad tas kaut kas arī varbūt dažs spēlētājs kaut kā mentāli ietekmē arī noteikti. Saka atklāti, mēs uzliksim pīkstuļus. Kāda epiteta tika veltīta Zazam Pačuliem? Tur jau pat pīkstuļus nevajag. Man liekas, ka var Popoviča interviju noskatīties. Tur viņš pateica otrajā dienā, man liekas, visu par to. Tā kā, protams, ka pastoties spēlētāja vēsturi, tur jau. Bet tev ir tāda pārliecība, ka viņš to... tas bija uzdevums. Nē, noteikti tas nebija uzdevums, bet vienkārši pasaka, viņš ir tāda tipa spēlētājs, kas nedomājot par to var netīšām uztaisīt tādu situāciju, kas sanāk. Jo nevar teikt, ka tāds spēlētājs, kas netīri spēlē, tas nenozīmē, ka viņš to speciāli dara. Un viņam pagātnē noteikti ļoti daudz epizodes bijuši. Viņš tur cīnās vai kaut ko un notraumē citus spēlētājus. Viņš vienkārši varbūt līdz galam nekontrolē, kurā brīdī tas ir pa daudz. Un varbūt tāds tas iemesls arī bija. Esmu noklausījies vairākus Popoviča seminārus un intervijas. Esmu ļoti daudz dzirdējis vairāk kārt. Viņš ir uzsvērs, ka pat izcīnot čempionu titulu, viņš nākamajā dienā var aiziet pie zobārsta, ja viņam ir nolikts to darīt. Un, teiksim tā, uzsvērs to, ka spēle ir tikai spēle un ka īstā dzīve ir ārpus spēles.
pieļauju, ka tas nozīmē, ka arī pēc zaudējumiem tur nekāda traģēdija netiek taisīta. Teiksim, pēc sezonas beigām. Pēdējā zaudējuma gan pēc pēdējās spēles, ka viņš uzreiz pateica, ka kopumā ļoti laba sezona, kur viņš teica, viņš nesaprot, kā tas ir iespējams. Pēc tā, ka gandrīz pusi komanda nomainījusies, vēl Dankana aiziešana pensijā, tad pēc viss tā, ka tik veiksmīga sezona un tā pašā laikā arī ļoti bieži bija pēc zaudētām spēlēm. Viņš tur pateiks tādu frāzi, un mēs zaudējām spēli, tur, nomet lielu kaut kādu raķeti, tur, tuvajos austrumos, vai kaut kādas tādas frāzes, vai cik tur bērni nogalināt, tur tādā sprādzienā vai vēl kaut kas. Un to, ka, principā viņš ļoti bieži ir uzsvērs to, ka tomēr tas basketbols ir, mēs kopā esam viņi, lai izbaudītu. Mēs mēģinām uzvarēt tos titulus, bet tajā pašā laikā tas arī tā nav mūsu visu dzīve. Pēc sezonas tu atbrauc mājās, tad atkal brauc projām, kā jau mēs to noskaidrojām. Kurā brīdī tu zināji, ka tev būs vasaras līgā jāspēlē? Tad, kad sezona beidzās, tad sāk runāt par vasaras plāniem. Un tad arī sāk tā kā ieskicēt tos plānus. Pirms es biju vēl izlēms par izlases situāciju. Ieskicēt tos plānus. Ja es spēlēju izlasē, kāds būtu tas grafiks, un ja es nespēlēju izlasē, kāds būtu tas grafiks, tad tajā brīdī arī bija skaidrs, ka viņi, principā, jebkurā gadījumā gribētu, lai es tajā vasaras līgā spēlēju. Tev pašam gribējās? Īsti tik ļoti nē, jo tas vasaras basketbols ir... Tas ir kaut kas uz D-līgas pusi, vai? Tas ir, man liekas, pat nedaudz grūtāk, jo ir ļoti daudz spēlētāju vēl klāt, ne tikai tie, kas ir bijuši D-līgā, bet tas ir pāris spēlētāji, kas mēs bijām no galvenās komandas, tad vēl pāris no D-līgas, un tad ir pāris spēlētāji, kas ir vienkārši tikai uz vasaras līgu, un spēlējot arī pret citām komandām, kur, katrs mēģina tomēr pierādīt sev, un jā, jo tas posms ir tik īss, vai ne? Tik īsā posmā parādīt, ko tu esi spējīgs, to nav ļoti viegli izdarīt, un tādā ziņā ir ļoti grūti visiem tur spēlēt, es domāju. Kāds neapjautājās, kā Dairim iet? Viņš arī tomēr San Antonio ir uzspēlējis vasaras līgā. Man ik pa laikam viens no fiziskās slimības treneriem pateica, ka, un arī viens no tā kā individuālās sagatavības treneriem, kas esmu otrs mīļākais Bertāns viņam. Sezonas laikā bija tāds interesants gadījums, kad pat Trīsio Garino parakstīja līgumu ar Orlando Magic, un viņa aģents nobildēja, ielika sociālos tīklos, un tur uz Magic office tāfeles bija redzams tavs vārds, jeb uzvārds. Protams, tas radīja ažitāžu. Cik droši tu jūties par savu vietu šobrīd tieši San Antonio klubā? Es domāju, ka NBA neviens spēlētājs, ja nav ielicis tas punkts, kas ir Carmelo līgumā. Ja nav tā punkta, ka nevar aizmainīt, es domāju, ka jebkurš līdz galam nevar būt droši, ka viņš to sezonu pabeigs tajā komandā, kurā viņš ir, jo tikpat labi varbūt, jebkurai komandai var teikt piedāvāt, jūs varat dabūt Lebronu, ko jūs dosiet pretī. Bet San Antonio dot pretī? Gan jau dot. To nevar zināt. Es domāju, ka tur viņi apsver visus iespējamos variantus. Tā kā tādā ziņā tā biznesa puse ir, man liekas, spēlētājiem jāsaprot uzreiz, ka, ja tas notiek, neuztver to personiski, saglabāt labas attiecības ar tiem cilvēkiem, jo tas nākotnē tikai palīdzēs. Es tagad neatminos, jums aizmainīja kādu sezonas laikā? Mums sezonas laikā neviena neaizmainīja. Maiņas darījuma pat nebija, neviena nedabūja, neaizmainīja. Mani kolēģi Rolands Eliņš, Jānis Freimans pēc vienas no jūsu spēlēm ar New Yorku bija apjautājuši dažādus NBA sekotājus šeit uz vietas un paspekulējuši par to, kā būtu, ja jūs ar Kristapu samainītos komandām. Tu spēlētu Knicks un viņš spēlētu Spurs. Paspekulē tu? Var iedomāties sev spēlēm Knicks komandā? Vai īstenībā jebkurā citā komandā? Šobrīd ļoti grūti iedomāties, jo tomēr tas San Antonio, tas basketbola stils ir vairāk uz to komandas basketbolu vērsts un nav tas viens cilvēks, kam tu vienmēr, katrā uzmē tev viņam jāiedod bumbu un viņš arī spēlēs un pārējie stāv skatās un gaida varbūt kādu brīvu 3-punktu metienu iemest. Un tīri tā komandas spēle, es domāju, ka varbūt Golden State šobrīd ir tādā līdzīgā līmenī, tādā ziņā. Bet citas komandas NBA, Atlanta. Bet
tomēr tas nav tas pats, kas San Antonio viņi mēģina atdarināt. Ir komandas, kas mēģina atdarināt. Es domāju, ka tajās komandās vēl salīdzinoši būtu viegli uzspēlēt, bet, ja ir tās komandas, kas spēlē, kad iedod savai zvaigznei bumbu un viņi visu nokārto, es tomēr esmu tāds spēlētājs. Es gribu izbaudīt to spēli, un tāpēc man labāk tas komandas basketbols vienmēr ir paticis. Nu, es ceru, ka tev izdosies noteikti izbaudīt komandas spēli šoruden Latvijas izlases sastāvā. Tā ir vistuvākā tava komanda, tuvākais tavs starts. Es domāju par to, kā būs Stambulā. Līdz galam neesmu domājis par to. Es tā kā vienmēr mēģinu domāt tikai par tagadnu un rīt spēli. Šodien bija treniņš, rīt no rīta vēl metienu treniņš, un pēc tajā laikā arī sākšu domāt par to vakar spēli. Tikai tā kā, kad pienāks Stambula, nezinu, varbūt 30. augustā sākšu domāt par to, kā būs Stambulā. Kad jāsāk krāmēt koferus, varbūt. Nu, tur jau izlases drēbes, tur nav ko krāmēt daudz. Ko tu vēlies sasniegt ar izlasi? Ar izlasi? Tu saproti, kāpēc to jautāju, jo pēc tam tu nevarēsi spēlēt izlasē sezonas laikā, kad izlasēji būs tagad savukārt sezonas laikā spēles. Nu, konkrēti tad vietu nesaukšu vai tur cik tālu tiktu, bet tai pašā laikā es gribu, lai mēs tomēr to, jūs zinām, tas potenciāls, kāds mums komandai ir, protams, ir ļoti liels. Es gribētu, lai mēs tajā katrā spēlē tomēr ejam, cīnamies un esam tā kā vai uzvaram, vai arī ļoti tuvu uzvarai pret jebkuru pretinieku. Un tas nozīmē, ka jo vairāk uzvaras, jo tālāk mēs varam tikt. Tā kā katrā spēlē cīnīties par uzvaru, tad tas arī ir tas mērķis. Arķoms Buķankovs te sēžot tavā krēslā teica, ka viņš sagaida kārtīgu rubaku, jeb kapiņu, teiksim, nezinu kā Latvijas, kārtīgu cīņu droši vien tā jāsaka. Mums pietiek tādi, mums ir daudz talantīgu spēlētāju, ļoti apveltīti, gan fiziski talantīgi, gan basketbola IQ un tā tālāk, bet mums ir tādi, jūs esat arī tādi cīnītāji. Mēs esam cīnītāji. Šī komanda. Mēs noteikti esam cīnītāji šī komanda. Negriezīsim ceļu. Noteikti, nē. Es domāju, ka serbiem neklāsies viegli pirmajā spēlē. Starp citu, es ar serbiem runāju saviem serbu draugiem par to, kā būs. Vēl neesmu runājis, bet viens otrs zobu pavilcis. Vēl neesmu par to runājis ar viņiem, bet noteikti jau, ka nāks tuvāk, tad jau cevišķi jau, ka Stambulā tiksimies. Tā tev būs īpašāka spēle? Tomēr Serbijā spēr savus pirmos soļus, zina serbu valodu. Es domāju, nevis protams, savā ziņā īpašāka spēle, bet tajā pašā laikā arī vieglāk noteikti sagatavoties tajā spēlē, jo visi spēlētāji ir gandrīz zina, ko viņi ir spējīgi darīt un ko viņi darīs, tad tās lietas tikai palīdz. Ko novēlēt tev un izlasē? Novēlēt uzvaru. Un veselību. Un veselību visiem, jā. Lai izdodas, ar nepacietību gaidu pārbaudas spēles šeit Rīgā un, protams, arī Stambulā. Pēc tam īstās spēles. Paldies par sarunu un tiekamies. Paldies arī jums, kas skatījāties. Mēs te ar jums tiekamies nākamajā intervijā un, protams, nākamajā raidījumā es Sāna Līnijas. Vislabāk! Visu labu!